Pēteriņš Burkšs radās deju studijā Sidrabiņš, kur viena dejotāja māmīte atnesa man šo disku, un viņa teica, šī ir manas meitas mīļākā dziesma. Skolotāji, vai mēs nevarētu viņu izdejot? Es tajā brīdī nezināju par šādas dziesmas vispār eksistenci, un tad, kad es to noklausījos, tad viņa kļuva par manējo. Bērnu dziesmu rakstīšanu mani pamudināja dzejnieks Pēters Brūvers, kurš bija un vēl joprojām ir mans labākais draugs, lai gan viņš ir miris, bet viņš joprojām ir kopā ar mani. Es aizbraucu pie Pētera, un viņš bija uzrakstījis jaunos dzejoļus bērniem, un viņam tikko bija piedzimusi mazmeitiņa. Un te viņš stāstīja, kā tā mazmeitiņa tur darbojās un ņemās, un darbojoties ar šo bērniņu, viņam radās šīs te rindiņas ķer un spēr, un viņš teica, pamēģini varbūt uzrakstīt dziesmu kā rotaļu. Un es pamēģināju, un pateicoties arī maniem kolēģiem, Ingum Ulmanim un Andrim Sējānam, mums izdevās izveidot tādu dziesmu rotaļu. Man liekas diezgan veiksmīgi. Es arī noskatījos koncertu uzvedumā šo dziesmas choreogrāfiju. Man ļoti patīk. Choreogrāfijas pamatā ir ļoti laba un interesanta mūzika. Manuprāt, tas ir galvenais, jo personīgi es iedvesmojos no ļoti interesantas mūzikas. Ir dejas, kuras mani dejotāji vēlas dejot vēl un vēl, un ir dejas, kuras mēs iestudējam un nodejojam, un viņas vairs nedejo. Formula ir, kad katra deja ir stāsts, un ja nav šī stāsta, tad nav dejas. Tad tas ir vienkārši soļu vai kombinācijas savārstījums. Pirmkārt, lai dziesma būtu izdejojama, viņai jābūt ritmiskai. Runājot par bērnu dziesmām un bērnu dejām, iekšā jābūt iekodētāji rotaļai, lai viņa būtu interesanta un atraktīva. Man liekas, tas šai dziesmai ir izdevies. Es ļoti priecājos, ka šo deju izvēlējās dejot gan skolēnu dziesmu deju svētkos, gan dejo vēl šo baldienu ļoti daudzos kolektīvos. Jo tas ir stāsts, tas ir dzīvīgums, tas ir prieks, tā ir spēle.